Labdien, NRATV skatītāji! Šodien ar mani kopā bārā Koko Loko būs muzikālās bankas uzvarētājs Dons. Pastāsti par muzikālo banku, par dziesmu signāls. Forši piedzīvojums, forši tusiņš bija un forši pasākums. Beigās tā sanāca, kad pa pārsteigumu milzīgi dziesmu signāls bija pirmajā vietā. Es biju ļoti pārsteigts. Pirmajā vietā no žūrijas viedokļa. Kopskatā, es nezinu, vai žūrija. Balsotāji laikam 4. vietā tev bija likuši. Jā, to es lasīju. Es arī. Skaisti. Paldies viņiem par to. Tu teici, ka dziesmu signāls radās iedvesmā, lai viņi veidotu... Dziesmas pašas melodijas sarakstīja Londonā. Un tad mēs te Latvijā viņu piebeidzām. Latvisko versiju, tā. Ir arī angliskā versija? Ir arī angliskā versija, jā. Līdz galam nepabeigta. Bet es saprotu, ka Anglijā tur bija iedvesma. Tas viss kopā man radīja to iedvesmu, jā. Mēs radīja to dziesmu. Skaidrs, tu drīzumā laidīsi arī albumu klajā? Pašlaik strādājam studijā pie tā, lai tas ātrāk viss notiktu, un es ļoti vēlos, lai māja beigās albums būtu pabeigts, un lai mēs jūnijā jau varam palaist viņu. Tā. Albums būs latvisks? Būs dziesmas latviski, jā. Tikai latviski. Jo mēs dzīvojam Latvijā, kādā valodā mēs šeit runājam, mēs runājam latviešu valodā. Tātad mums ir jādzer latviski. Vismaz tā man liekas. Kaut kādu laiciņu tu biji noklusus. Tagad tu atkal stopā. Visu laiku nevar runāt. Kaut kādu laiku ir... nevajag runāt runāšanas pēc. Ir kaut ko teikt un ir kaut kas sarakstīts, tad arī palaiž. Nevajag spiest to, kas nenāk, varbūt. Bet par Lāčplēsi runājot. 25 gadu jubileju. Jā. Un tev ir uzticēta galvenā loma. Tā runā, jā. Kā tas viss notika? Tevi atrada, tu pieteicies, pamanīji tevi kāds? Jā, piedāvāju. Un es apdomāju to visu, jo tas nebija tāds uzreiz, tāpēc, ka tā ir Lāčplēs pats kā tāds jau ir, tā ir mūsu folklora, tas ir mūsu sākums, kas mēs esam arī. Un es uzskatu, ka tas ir viens no labākajiem Zigmāra Liepiņa gabaliem, un es centīšos darīt visu, ko es varu izdarīt. Es neesmu Igo. Un es nekad nebūšu Igo. Bet tas, ko Igo izdarīja, tur ne tikai cepurnos, protams, super dziedājums un izpildījums. Bet kas ir kāda būs atšķirība ar Lāčplēsi? Droši vien, tas nebūs tas Lāčplēs, kāds bija kādreiz, jo runājot ar izpildītājiem, man nāk atmiņā, ko man stāstīja Brīzi, ka tajā brīdī, kad tika izpildīts Lāčplēs sporta manēžā, tā bija uz to brīdi neatkarīga Latvija zem tā jumta. Un tas tā, man tas ir, kā patiesībā līdz galam neizprotams fakts, kā zem var būt nebrīva. Skatīsimies, kā režisori interpretēs Lāčplēsi. Kāds būs jauna iestudējums, jauna uzvedums. Es ceru, ka cilvēkiem patiks. Bet jau esi mēģinājis tā kā iejusties, sevi pieredināt pie šī tēla Lāčplēs. Tomēr kaut kas liels ar nevis. Es tā nezinu, es tā par to nedomāju tagad. Attiecīgi, kāds es būšu Lāčplēs, jo es domāju attiecīgi par dziedājumu, jo dziedājums ir diezgan grūts, nav viņš vienkārši, un Zigmāra mūzika nav vienkārši, bet viņi ir patīkami klausīties. Tad jau laiks rādīs, kā tur visu to mēs būsim sataisījuši. Skaidrs, labi, paldies.